Galvenais nomierināties, ne jau pirmā reize, ka plēšamies. Aizvērus acis viņa domāja par to Sarmas tēvu. Jāmēģina atcerēties. Jaunai esot piekrišana no puišiem bija. Vienmēr esmu bijusi runātīga jautra. Pirmais, kas sāka lenkt, bija tāds Alfons. Tāds pasīgs augumā, bet žiperīgs gan. I kādu ausī tīkamu vārdu mācēja, I kādu pīpeni uzdāvināja. Nu pielauza tai siena gubā, nu I kas? Kamēr prātoju par Alfonu kā topošo vīru, vai labs, vai varēšu ar tādu visu dzīvi, tad uzradās tas. Nu kā tā vārdā bija? Nu Roberts laikam, tāds plecīgs, drusku lēnāks par pirmo. Uz pastaigām aicināja, kāda bučā ar bija. Nu tur es, kā saka, pirmā tai lietai piemiedzu ar aci, un viņš paļāvās. Pēc tam kaut kā abi sapratām, ka laikam tad nebūs abiem pa ceļam. Tad kā rīta zvaigzne atkal uzradās Alfons. Nu jā, mierināja mani. Tad tai vakarā izdomāja ar draudzenēm, ka jāiziet uz to zaļumballi. Tur tad sapazinos ar kā viņu tur, Zigmāru vai Zigurdu. Nu viņš jauns. Es ar kā saka, visas lietas. Tā pagāja tie nepilnie 2 mēneši, kad secināja, ka nav vairs to sieviešu dienu. Alfoniņš vēl tur mēģināja ap mani padancot, bet nē, par vīru viņu visu dzīvi paciest, tik daudz es tiešām neizturētu. Liekas, ka meitai deguns no Alfona. Mati varētu būt no Roberta, bet gaita izskatās kā tam trešajam. Tur augšā tik zin, kurš tad ir īstais Sarmas tēvs. Nu Aivars, tas gan tāds lāga cilvēks, mierīgs, ieturēts, mācēja to man ugunu un ātro dabu kaut kā apdzēst. Un tā jau labi dzīvojām, pret Sarmu ar labs, tik redz tā sirds viņam. Bieži cilvēks ar saķertu kreiso pusi krita gultā. Līdz pienāca diena, ka viņš nolēma man atstāt, pats aizejot uz kapsētu. Sarma jau ir līdzīga man, jā, bet kur viņa man tāda, ka nav ne kripatas mātes instinkta, kā tā govs, kuru pirmajos gados nopirkām, kad piedzima teļš atteicās zīdīt, tad nu mocījāmies paši, ne pa kam nepieņēma to savu telēnu un viss. Nu es saprotu, ka zane pie tēva, bet mātes glāstu jau katram vajag. Nu labi, ko es te prātoju, tā jau man tā sirds ritmā neieies. Sarma savā telpā ar bija atgūlusies gultā. Viņa nesēroja par Toļiku. Galvā tik viena doma. Kā tagad tālāk darīt? Siltumnīcas pamest negribējās, bet šeit palikt. Tās ir beigas, jo šo plēšanos viņa neizturēs. Sarma tagad uz un no siltumnīcām braukāja ar autobusu. Savā pagaidu istabā, noliktavā, uzturējās tās pāris stundas, kuras nomainīja vienu diennakti ar otru. Ar māti dzīvoja kā svešinieces. Sarma pat pieņēma lēmumu, ka ēdīs savu maizes riku un streps savu zupu. Bet tāpat māte atrada iemeslu kādam strīdam un domstarpībām. Arī Sarma nebija bez grēka. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.